Šajā 10 sēriju ceļojuma apskatā parādīsim, kā ielūkojāmies lielākā Itālijas ezera Gardas ezera pilsētiņā Sirmionē. Apskatām Ligūrijas reģiona otru lielāko pilsētu Spēciju, izbaudām gleznēnos dabas skatus ejot taku Cinque Terre dabas parkā un ielūkojoties mazajos ciematiņos, apbrīnojam Vatikānu un Romas slavenākos apskates objektus, izbaudam atpūtu Villa Paradise ar fantastisku skatu uz vidusjūras piekrasti un izgaršojam gelato Amalfī pilsētiņā, kā arī izejam Dievu takas vienu no posmiem un noslēdzam šo Itālijas piedzīvojumu ar fantastiskās Venēcijas apmeklējumu. Labrīt, tas ir tā uzgaidāmā telpa ar mīkstām sofām. Villa Paradise Resort. Mēs esam brokastīs. Paskatieties, cik tas smuki izskatās. Tāda liela zāle. Ārā mēs iziesim pēc tam, jā. Tā, nu kas tad mums par īsti ir brokastīs? Tā te ir kafijas servis nezinu. Augļi, maize. Ideāli. Olas, pīrāgi, tomātiņi, tējas daudz arī. Pārsvarā maizītes. Siers. Kaut kas vismaz ir, jā, nav tik traki. Iekšā vispār neviena cilvēka nav. Es domāju, ka mēs iesim ārā. Es domāju, ka iesim ārā brokstot, jā. Lūk šiem galdiņiem tur. Iziesim ārā, apstīsimies, cik ir silti, lai saprotam, vai no ārā sēdēsim, vai no iekšā. Un jā, vispār villa atrodas 600 metru virs jūras līmeņa. Taisnā līnijā līdz jūrai ir 600 metru. Nopietni. Lūk, šādi te viss izskatās. Lūk, brokastu vieta. Tepat var brokastus uzēst no rīta ar šādu skatu uz piekrasti. Jau šivarēja. Tad mums šeit ir sulas. Šeit arī ir bišķīņas sausās brokastis. Redzam jogurtiņas, gaļiņas. Diezgan daudz visnībā. Diezgan daudz šiks labi izstās, pasties tāds ar olīvītēm iekšā cēnītā. Brušeta. Garšīgi, viss kaut kas tur. Es visu pagaršošu. Es apēdīšu visu. Izskatās, ka varbūt mēs arī neesam daudz viesu, jo ir viens pāris un vēl viens kungs, tā kā es pietiekoši pret visiem. Ko tad brokastīs mums ir maizītes ar sieru un gaļiņu, ola un, protams, saldējs. Un tas būs pirmā porcija, un tad vēl otrā būs porcija. Es nepagaršoju nekāšu, ko tu pīžamā. Tāda dubultā kafija, obligāti. Sīvai līdzīgi, sīvai tomātiņš un brušetas, siers. Ko tad paēdām? Brokastis. Un, principā brokastis ir tā, ka vairāk ir maizītes, pārsvarā spiest uz maizītēm, uz saldajām maizītēm, bet ir arī sulas, ir arī sausās brokastis, ir arī ola, var arī sarunāt ceptu olu, ja vajag, mēs redzējām. Jā, tātad bišķiņ, kas notiek ārā. Jā, sieva. Lūk, ārā mums ir šāds skats. Pufiņus, jā, un mierīgi var sauļoties, es domāju, šeit. Vienīgais līdz jūrai ir 2 stundas un 40 minūtes kājām. Tikai tāpēc, ja grib peldēt un sauļot, tad jādodās līdz pat jūrai. Tātad šeit ir tie vārti, kuri attaisās ar pulti vaļā, tos, kurus mums vakar iedeva. Un tepat ir stāvvieta privāta. Ieteikmi daudz mašīnām, tā ka ļoti ērti un droši atstāt. Kā dārzniekam vienkārši sirsniņa sāp. Nu, pasies, cik daudz tomātiņu, viss aizliedz postā. Galvenais, ka ir atsieti, stabiņi ielikti. Te arī viss aizaudzis, tā kā neviens nav kopis izskatās, bet tomātiņi izauguši pasies kādi. Jā. Atsieti, viss izaudzēts un aizliedz postā. Zini, kas te ir? Te ir rakstīts Orto Biologico Organic Garden, Villa Resort Paradise. Brokastis jau ir beigušās.
Nu šeit netusē, jā, neviens vairs. Kā redzat, te viss ir tukšs. Mums bija paredzēts šodien atpūsties, nekur nedoties. Bija doma, ka es šodien visu dienu vienkārši gulēšu, ja? Bet kāds saka, man no rīta vēl negribās gulēt. Ejam pastaigāties. Nu, ko tu gribēji, to tad dabūs, vecīt. Mēs iesim pastaigāties, mēs iesim lejā, tur uz turien. Mēs iesim līdz jūrai. Mēs iesim līdz pludmalei, un tur varbūt pagulēsim, ja mēs tur tiksim. Kājām iesim. Viņš grib pastaigāties. Dabūs. Es esmu gatavs staigāt. Jā, es gribu redzēt pusceļā, ko tu man teiksi. Ļožika paliek tad, nezinu, 3. dienā visdrīzāk. Bet vienu dienu toši es gulēšu, visu dienu vienkārši zvaigznītē. Prājāno mūs gaida. Tikko izgājām un jau vīnodziņas. Tev arī jau sakaltuši. Sakaltušas, jā, bet kādi ķekari vēl ir ņemami ēdami. Kur ir jau? Mēs arī vīnodziņu pagaršosim vietējo noteikti kaut kurā brīdī. Mēs kaut ko dabūsim. Protams. Te jau rekur, viss ir apķemdīts, jau viss pie sētiņas. Viņam tā kā mums ābolu pa zem mētājs, viņam mandarīni, vai tad žēl. Vai nē? Nē, dārzā jau nevienā nelīdīsim, ja pa ceļam būs pa taku, ejot kaut kur. Jā, pa nakti vienīgais līdīsim iekšā ar spaiņiem. Tātad ejot kājām, visu laiku šitādi skatiņi ir. Tagad apstājāmies apskats vietā ar margām, un rekur mums sākas Deglidei taka, kas aiziet gar kalnu, līdz pat Pozitāno var aiziet. Mēs tagad pagaidām esam pārdomās, vai jums rādīt visu taku vai nerādīt visu taku. Jo būtībā mēs šo taku esam gājuši. Jā, mēs esam te bijuši 6 gadus atpakaļ un gājuši. Capri. Where is the Capri? In fondo Capri. Thank you, yeah. Penisola Sorrentina, Sorrento. It's very beautiful. Traiano. Yeah. Traiano, jā, lejā Traiano. Caprī mēs arī esam bijuši divreiz. And this is Path of Gods. Yeah? Deglidei. Here goes. Il sentiero. Yeah. Sentiero Deglidei. Da Deglidei, sì. Lo fate? Sorry? Andate? Yeah. Ok, bel, beautiful. Yeah. Tā šādi itāliski saucās tā taka, Sentiero Deglidei. Gribos, protams, tas ir tik smuki liela. Nē, tā ir hurma. Nē. Tā ir hurma. Hurma, tiešām hurma aug. Hurma. Gandrīz gatava hurma. Jā, cik skaisti. Vai nē? Jā, tomāti izaudzēti un atstāti, rekur. Pilnīgi sarkani, normāli tomāti. Taču nevītina viņus šitā. Izskatās, ka dārs ir aizlaists pilnībā. Ko tad esam atnākuši līdz Deglidei takas sākumam. Mēs nolēmām, ka tomēr iesim visu vai ne visu, vai daļēji iesim taku, bet iesim pa Deglidei. Un kaut kur augšā, lūk tur, kaut kur augšā ir mazāk zināma augstā dievu taka, kura ir pat 2 kilometri garāka. Mēs nezinām, kur viņa ir un neesam redzējuši. Mēs, man liekas, pagājušajā redzējām, ka cilvēki iet augstāk virs mums pa taku. Varbūt. Bija tur kaut kas tāds. Bet iespaidīgi. Te arī kaut kāda maziņa autostāvvieta. Atbraukt tīri taksīšiem, es domāju, jo te atstāt mašīnu ir bezjēdzīgi. Ja tu netaisies to taku aiziet turp un nākt atpakaļ pa to pašu vietu. Un mums kaut kur viesnīca ir, lūk, tānī kalna galā mums ir viesnīca. 10:30 karsti. Es skatos te lejā tā normāli. Hops, pakristu un visu labu. Jo nekādu margu nekā nav. Kā redzam arī šobrīd, oktobra beigās, tā kā ir ļoti daudz cilvēku turistu. Ņemot vērā to arī, ka šodien ir brīvdiena. Svētdiena. Stāv vienkārši takas vidū, viņi stāv un visu, un neviens neko pat nepalaiž tevi gājēju garām. Kārtais smukais skats reka mūsu viesnīca, es redzu pašā kalna galā. Skatoties, tur mums ir viesnīca.
Ideāli, ar zirgu takā. Es tad domāju, ko viņš skrien tur tādā riktīgā riksītī. Skatieties, ko viņš dara. Viņš uzkāp zirgam mugurā un jāja tālāk. Sūņuks mūs sagaida te patās. Visus priecē. Līdz Bumerāno 40 minūtes. Jā, no turienes mēs atnācām. Prajāno 1:30 redzu. Mentre qua 2 ore. Varbūt šeit arī uziet augšā uz to taku. Tātad redzam arī šeit ir visur ūdens ņemšanas vietas. Mai stato lo scacchieriello a Bari? Lo scacchieriello c'ha punta pennata, che è quella punta, quando abbiamo fatto il faro di India, ci sta quella punta pennata dove si fermano le barche. Tā ūdens ir uzpildīts un varam doties tālāk. Kā redzam, pat zīme ir bīstama taka, turēties tālāk no malas. Nu tad to arī darīsim. Turēsimies tālāk no malas. Jā, pati uzmanīgi. Kaķis steigā. Kaķi pāja malā man. Tepat rekur ezelis arī strādā noteikti. Kaut kā jau šeit tas viss jānogādā uz šitiem mazajām kafēnīcām un restorāniņiem. Ne jau ar mašīnu uz šeit var atbraukt. Ezelis, zirgs. Ideālākais transports. Tātad uz augšu aiziet Pozitāno 1:40 un uz leju Prajāno stunda. Mēs iesim uz Prajāno, tā izdomājām. Visu taku tomēr neiesim droši vien šoreiz, jo mēs esam viņu gājuši. Jums ir jābrauc pašiem viņu skatīties, jo izstāstāms un iefilmējums parādāms tas nav. Tas skaistums, ko jūs redzat ar acīm. Un jā, mums arī bija šī citi plāni, ko mēs gribam šodien paspēt, tāpēc visu nevarēs izdarīt. Iesim lejā uz Prajāno, mēģināsim paspēt dažas citas lietas vēl padarīt šodien. Bet es neteikšu, ka dabas skati ar to paliek sliktāki, nesmukāki. Par to deglīdē līdz galam iziet noteikti ir vērts, jo skati ir vienkārši fantastiski tur. Nu, nezinu, kā būs šeit, iekšanā lejā. Nu, mēģināsim. Neesam šeit gājusi. Sausi kociņi tāds baiss skatiņš, ja? Jā. Jā, pa šo taku ejot vispār liekas, ka takas nav. Vienkārši ir... Gandrīz vai vietām, jā. Ir klints, akmeņi ir un vietām sarkans krāsas pleķīts, kas norāda, ka šeit tomēr ir taka. Nu, kā redzam, līdz jūrai mums vēl ļoti tālu. 10 kāpnītes un jūra vienalga ļoti tālu ir. Skati. Bet pati tā, ka tur kaut kur pa augšu šobrīd dodās. Re, kur mēs redzam margas, pa turieni dodās taka. Šito skatu nevar iefilmēt. Te tikai ar acīm baudāms. Re, kur lejā var redzēt ceļš, mašīnas braukā. Wow! Nu, ķirzeku ir nenormāli daudz. Un šeit vispār apstājoties, lūk, šitenī vietā, vispār nevar saprast, uz kurieni ir jādodās. Skaties, kur gribi uz visām pusēm un nesaproti, uz kurieni. O, dzirdi kā tur augšā? Re, kur tieši tur. Zāģē un dzied. Un tur pamazām pavarās skats uz Pozitāno. Tie zilie ūdeņi, wow! Visur laiviņas, salas. Kur bija Kaprī? Tur pašā galā, ja? Pašā galā. Jā, redzam, pašā galā tur ir Kaprī sala. Tur mēs arī esam jau 2 reizes bijuši. Ļoti iesaku aizbraukt, ļoti smuki tur ir. Ļoti dārgi, tur uz vietas viss ir, bet ļoti smuki. Jā. Tu
galvenais prāmiem biļetes sagribināt. Prāmi. Tas nebija tik dārgi. Bet tur arī ko pastaigāt. Jā, tur ir skaistas ar takas un viss. Tā kā noteikti Kaprī arī, ja ir pa ceļam, izmantojiet. Tikko satikām turistus, kas gāja mums pretī pa šo taku. Prasījām, parunājām bišķītiņa viņiem. Un viņi nāk no lejas uz augšu. Viņi nāca stundu. Viņi nāk no Prajāno tieši. Jā, nu, viņi nāk no Prajāno, mēs kā reiz uz Prajāno dodamies. Viņi nāca stundu augšā. Nu, tāpēc mums apmēram tāds pats laiks ir līdz lejai. Bet taka nav viegla. Arī kāpjot lejā, taka nav viegla. Visu laiku jāstās. Ļoti augsti pakāpieni. Ļoti augsti pakāpieni. Visu laiku jāskatās zem kājām. Bet gribās skatīties apkārt tos burvīgos dabas skatus. Margas. Te ir margas. Pasties, kāds lejā tur. Kāda aiza. Labi, ka sētiņa. Labi, ka šeit ir sētiņa. Tad bišķītiņa tevi noturtanī tādā drošības zonā nedaudz. Ja nebūtu sētiņas, nu te gan būtu interesanti. Tāpat kā augšā būtu, nu. Nu, jā. Nu, mēs tad arī ejam. Tagad var redzēt tāds serpentīniņš visu laiku lejā. Tā skaties, lūdzu, te zem kājām beidzās sētiņa. Beidzās sētiņa. Tātad, te kāds ir atstājis, aizmirsis vai pazaudējis atslēdziņas un krustiņu. Jā. Vau, kāda te klīns. Interesanti. Uz visām pusēm te. Reks sarkanā taka, jā, mums lejā jāiet. Tas ir interesanti. Uz visām pusēm var aiziet gan tur, gan tur, gan tur. Alpu violītēm līdzīgs, tik lapas savādāks kaut kāds. Nevar izrakt. Vajag te kaut kāda atsietas, sētas kaut kādas. Te jau sāks pamazām mazdārziņš. Sāks mazdārziņš. Tā, pa kāpnītēm. Re, kur mazdārziņi, ja? Ideāli. Galvenais, kad zeloņu drāts vēl uzlikt. Nu, jā, gandrīz uzklausās. Kad tik vēl elektrība nav pievilkta. Nu, nē, tas gandrīz uzgāvot paklupu virsū šitiem. Tātad mēs pa šito kalnu rāpjamies lejā te. Ārprāts. Nu, normāli tā, ka... Vai ne? Neku mazdārziņi jau. Nu, jāuzmanās, ļoti jāuzmanās. Ja joki nav, neākstamies. Sevišķi gar malu ejot, kur nav nekādu margu. Šobrīd vēl ir sauss laiks. Atceraties, kad ja lietus līst vai kas, tad ir vispār jābūt uzmanīgiem, jo akmeņi var būt slideni. Arī tagad viņi mēdz būt slideni dēļ smiltīm. Tāpēc nejokojam ar savu veselību un dzīvību, bet esam uzmanīgi. Esam atnākuši līdz tai baznīcai, ko mēs redzējām no augšas. Skatiņš arī. Skats arī, jā. Tur, man liekas, raku lejā var noiet. Tā, šeit mēs nenokāpsim, ejam tur. Skatiņš te jā, tad mums jāiet tur lejā. Ko tad esam pie tās baznīcas? Te patās mēs tulīt tādā koka ēnā pasēdēsim, atpūtīsimies. Tā durvis vaļā es redzu. Te varbūt kāds dzīvo, kāds mūks. Restaurētā 11. gadā restaurēts. Tātad te es neiešu iekšā. Tiešām vaļā ir. Wow! Te varbūt kāds arī ir. Iesim, apstīsimies. Var atstāt ziedojumus. Video novērošana kaut kur ir. Baznīca vaļā. Var ieiet. Mēs šeit ēnā pasēdēsim. Skats uz Pozitāno. Vienkārši iespēdīgi. Tā Deglideja taka. Es redzu, ka tur pa augšu iet viņa apmēram šādi te. Tur mēs nokāpām pa šito klinti, norāpāmies lejā šobrīd.
Kā jums meistars dronā nosēdināšanā tieši uz plasmasas gabaliņiem? Vienkārši perfekti skatāties, jā? Mēs šeit tā kā tādi gidi esam šobrīd, visiem stāstam, uz kurieni ir jādodās. YouTube. It's okay. Ko pēc 20 minūšu pauzītes varam turpināt ceļu. Kā jau jūs redzējāt, fantastiskos skats no drona. Man ļoti patika. Tik interesanti te ir droņīt īstenībā dažādos līmeņos, ka tev pēkšņi tu aizēji zem nulles atzīmes, tu aizēji ar dronu. Priekš drona zem nulles. Jā, priekš drona zem nulles atzīmes, bet reāli tu aizēji, vari mierīgi aiziet, nolidot kaut kāds 20, 30, 50, 100 metrus zemāk nekā tu atrodies šobrīd. Būtu visa taka šitāda. Jā. Ideāli. Aizdina mani tālāk projām no šejienes, jo redzēt, tur kaut kas jābildē, jāfilmē. Nu, šeit vēl var paskriet pa priekšu. Tieši šitien. Jā, visur augļu dārzi tepatās ir. Kā viņi taucē, visu es nesaprotu. Šitādā augstumā virs jūras līmeņa. Tāda klints. Mēs no turienes kaut kur esam šobrīd atnākuši. It kā uz ēkas jumta. Es esmu. Bet tik interesanti te ir uzkāpt līdz tai maliņai. Wow! Ej, tu nost! Uz turieni skatoties vienkārši ir ārprāts. Paga pieeja šitien te. Un skaties uz priekšu. Vienkārši uz priekšu. Uz priekšu, uz leju. Vai nē? Re, kur arī izskatās, viņi pa šitām trosēm kaut ko uzvelk augšā. Tā, jā, šitās jau es redzēju, mēs jau redzējām šitās Zakopānē, mēs gājām, arī bija līdzīgi troses, ka uzvelk augšā kaut kādā kastē vai maisā, nezinu, uzvelk nepieciešamo visu augšā. Šeit tieši es pats arī var redzēt pēc trosēm, pēc trošu konstrukcijas, jā. Priekšā stāv mums. Tur rāda, ka ir kaut kāds nogrūms ar bijis vai kas, bet mums nav kur. Mums īsti nav varianti apiet, īsti nekur nevar. Tāpēc mēs dosimies, te arī dosimies. Tā nevajadzētu darīt parasti. Tā nevajadzētu, bet mūsu variantā atpakaļ es nekāpšu. Ne, atpakaļ es negribu to visu gabalu kāpt. Tur īsti nebija, pa kurien apiet. Es nevaru iedomāties, kur tu tur var apiet. Es ceru, ka viņas runāja par to, ka šeit šito vietu tu kaut kā var apiet, varbūt tās. Ka tieši to nogrūmu vai kas, vai koks viņas teica, tur ir. Koks, jā, kaut ko viņi tur teica tādu. Ka to var apiet. Nu labi, skatīsimies. Re, kur ir cilvēki, ir staigājuši, to redzēt. Vienkārši bijis, re, kur nogrūvums no augšas. Reku pa to pusi, kurš ir gājis, kurš pa virsu gājis. Jā. Kurš nu kā te ir gājis, reku pa virsu ir iets. Reku te bijis nogrūvums tur. Nu mēs iesim tā arī te iesim, reku svaigas pēdas te. Ejam. Tam visu laiku birst kaut kas. Nu taču birst, smilts birst. Viss kārtībā. Bišķi neliels nogrūvums. Ik pa brītiņam var dzirdēt šitenī vietā, ka birst smilts lejā. Jāuzmanās, jo nogrums jau var atkārtot. Protams. Pamazām jau redzam civilizāciju. Ceļi, automašīnas. Nu, ļoti labi var dzirdēt močus. Nezinu, te jau kaut kas arī sakopts jau ir saslaucīts. Tas reāli šeit tā, ka, ja šitā zīme priekšā, apiet nav kur. Vienkārši nav kur. Klausi, kā ir norādīts, neriskē un ej atpakaļ. Vai nu arī izdari šitā? Šādi lūdzu nedariet. Šeit mēs esam atnākuši, nokāpuši lejā līdz takas sākumam. Tā izskatās. Jo re, kur ir zīmes Santiero Deglidei. Jā, šeit principā sākas taka. Es tā saprotu. Nu, tā varētu būt. Daļa no Deglidei noteikti ir. Bet jā, trepes ir beigušās.
Sākas foršs, Tā tu domā. foršs betonēts celiņš tāds. Pagaidām. Putniņi dzied. Ēniņa, man patīk tas, ka ēniņa ir, jo saulē ļoti karsti. Vai citroniņu? Nedrīkst. Bet tu gribi? Nedrīkst. Nu viens, reku ir. Nē, viņš jau zaļš vēl ir. Reku vēl ir pasties. Viņš ir zaļš vēl. Skatāties. Redzat? Zaļi citroni. Es tikai parādīšu. Redzat? Zaļi citroni. Nedomājieties, gekons katru reizi tiek piespiests vienā un tai pašā vietā. Vienā un tai pašā vietā viņam pēc nāves ir vēl Jācieš. šitādas ciešanas. Viņš jau tur nabaks ir izžuvis, jau āda. Nabaga gekoniņš. Un reku mēs atradām fantastisku skatu uz vietējo iekšpagalmu. Pat durvis nevērām vaļā. Tie nebijām mēs. Pozitāno. Skata vispār nekāda. Tur es negribētu dzīvot. Es gribētu, bet katru dienu šito kāpt. Mēs pat vēl neesam tikuši līdz jūrai. Jūra ir tur kaut kur 100 metru zemāk. Viesnīca 500 metru augstāk. Vai tur mums jāiet? Nē, mums aiz stūra un tur kaut kur vēl jāiet. Es tā saprotu. Nē, mums aiz stūra un tur pirmā kafejnīca. Hello. What's the price of coffee? Coffee? Yeah, how much? Grazie. Americano. Kas tas man šeit? Es prasēju, kur amerikāno 3,50, bet ir normāli, varam pasēdēt, ne? Izdzert vienu kafiju. Paņem savu kafiju. Ok, arā sēžam? Jā. One americano. Yeah? Jā. Pirmā kafejnīca, un mēs piesēdīsim, padzersim kafiju, bišķiņ atvilksim elpu pēc tiem kalniņiem. Ēniņā. Sēžam tur, jā. Sēžam. Kas saucās kafejnīca. Paņēmām vienu amerikāno tīri, lai var izmantot olti. Nu, pa lielam. Bet arī kafiju arī gribās jau padzerties. Lūk, ar šādu skatu. Uz jūru uz kalniem. Dzersim kafiju. Un atkal kāpjam lejā. Šoreiz jau pa apdzīvot teritoriju. Pa gājēju celiņu. Jā. Galvenais, lai nav indīgs. Jā. Te vietējie dzīvo. Tad bārtiņi viņiem. Baigā tāda teritorija. Tās vārītas tādas. Jā. Buongiorno. Cik labi tēniņā. Jo. Arī koferis stāv. Tā izslēgsim kameru un paņemsim koferi. Ideāli. Veikals ir ciet, tik ļoti gribējās ieiet iekšā. Vataru tik ļoti gribēju. 2-litrīgā pudele tikai 1 eiro maksā. Un arī autobus biļetes. Autobus biļetes tu visu kaut ko var nopirkt. Nav siesta tagad gadījumā? Varbūt ir 2 pulksteņi. Jā, 1:02, varbūt tāpēc arī mēs neko nevaram šobrīd nopirkt. Rinksim šo pārējā. Tagad mēs ieiesim. Ūdens. Liela ūdeņa. Droši vien. Te ir principā viss, kas vajadzīgs. Galvenais ir ūdens šobrīd. Tā, tur nav cena. How much for big water? 1 euro. 1 euro, ok. Ok, ņemam vienu ūdeni, paņemsim. 1 eiro, jā? Vispār perfekti. Nu, pusotrnieks tas ir. Tas šis ceļš ir nedaudz bīstams. Nē, nu kā? Noteikti tā. Tur vienkārši droši vien ir kaut kurā vietā tuvu vai nu ūdenī vai nu kā, vai vējš var pūst. Ok. Vētras laikā droši vien, ka nav vēlams šeit doties. Nu ko, jūra pavisam tuvu ir. Laiviņas un tik uz leju. Pa ceļam visur saspalbās kafejnīcas jūras krastā ar skatu uz jūru. Tīsniec, cik te kafija maksā. Otrie ēdieni ap 30 visi. Arī tā pludmale ir, uz kuru mēs dodamies tieši tur. Wow!
Kā redzat, arī tā, ka diezgan tādā kvalitīva, normālā stāvoklī, tā kā aiziet tur gar jūru. Un, ja liela viļņi, tad noteikti uz tās takas arī tie viļņi šļakstās noteikti virsū. Bet nē, mums gala punkts ir lūk tur, pludmalīte. Kā smaržo pēc jūras, pēc zivīm. Nu, gandrīz jau esam pie pašas jūras. Bišķi jāpieliecās. Kas te darās? Wow! Skatieties, kas te darās. Vesela kafejnīca ir. Wow, kas pa viļņiem. Tur kaut kur tālāk es redzēju publiskām toaletēm jābūt. Ejam tur pāri. Pa skaisto. Nu, ko tad pēc 4,5 stundām mēs beidzot esam tikuši līdz jūrai, līdz pašam ūdenim. Viļņi tādi normāli īstenībā. Es gribētu pataustīt, kāds ir ūdeni. Viens dodas taustīt ūdeni, jā? Kāds ir? Pagaidām ir ļoti labi. Peldēties vārdu. Jā? Ko esam bišķiņi atvilkuši elpu, uzkoduši, iestiprinājušies un varam doties uz nākamo pludmali. Tātad, lai jūs saprastu, stāvvieta šai pludmalē 3,50 stunda parastai mašīnai. Mocīts 2 eiro stundā. Normāli, 3,50 stunda. Bet ir variants likt gar ceļa malu lūk. Šeit gar ielas malu 3 eiro stundā. Re, kur iet ceļš pār to tiltu, pār kuru mēs vakar braucām. Wow, tilts gan iespējīgi izstāst no apakšas. Pa augšu braucot neko tādu neredzēs. Tikai 3 minūtes pakāpušies un uzreiz šitāds skats no augšas. Tūlīt uzkāpsim te, kur caurspīdīgas margas ir. Wow. Kādi 50 metri varētu būt. Tāda klīns un te pēkšņi ceļš ir. Un klīns uz augšu. Tas ir ārprāts paskatoties uz leju. Te vienkārši taisna siena līdz ūdenim. Un esam atnākuši līdz nākamai pludmalītei. Jā, kā es jau sāp, kāpjot lejā noteikti sāp. Wow! Tur būs skats, ir nelaies. Kāpjam lejā tik. Ir te vēl kaut kāds muzons skandinājums? Fiordo di Furore saucās šī pludmale. Saprot, viņā konkrētā laikā tikai tiespīt saule. Jā, noteikti. Šobrīd, kā redzam, saule ir jau tur kaut kur. Nu, līdz lejai ir ko pakāpt noteikti.
Tūlīt mēs arī nodruņīsim. Apstīsimies, kā izskatās no putna lidojuma. Abekšaurais paliek, ejam. Nu ko, tad esam jau pašā lejā. Kā redzam, te ir laiviņas daudz. Iespējams, tur ir gultas, es ļoti ceru. Skats uz augšu. Kā redzam, arī šeit ūdens līdz šēnei kādreiz tiek. Tur izstāsta, ka upe varētu arī no kalniem kaut kādu ūdeņu nākt šitam te un līdz pašai jūrai. Kādi smukulīši jūs esat? Jā, nē, es neko nedošu garšīgu jums. A, ko jūs dzīvojat vai kas jums te ir? Kādi smukulīši jūs? Oi, mīļulīši, jā, mīļulīši. Vai, ir labājies tu pat, jā? Kādi tas smukulis? Ai, kādi smukulis, ai, kādi smukulis. Tātad Grota dello Smeraldo. Šeit lejā ir ala, jūras līmenī ir ala, kurā iebrauc iekšā un var peldēt ar laiviņu. Mēs to toreiz izbaudījām 17. gadā. Bijām uz šeit atbraukuši un nobraucām šeit, šitanī ēkā ir lifts. Mēs nobraucām lejā un tad peldējām ar laiviņu. Jā, ļoti smuki bija. Lūk, pa šādām suņu takām mēs brienam viesnīcas virzienā. Šodien gribējām pastaigāties. Vienkārši. Cik ir tagad? 6, 5? Jā, bišķi pār 5, nav tik traki. Bišķi pār 5, bet jā. Mērīgi, līdz kādām 8 var iet. Mums vēl, jā, vēl kaut kāds sabiedriskais jānoķer, jo jāiet ir vēl daudz. Ko tu pa kāpnītēm esam kārtīgi pakāpušies, nokāpušies esam, nezinu, kādu pusstundu 40 minūtes mēs kāpām pa kāpnēm. Tagad, lūk, stāvam šādā te vietā interesantā un gaidam autobusu. Šeit pat arī autobusa pietura. It kā jābūt pēc minūtēm 10 autobusam, bet mēs neesam par to pārliecināti, galīgi. Tā ir Itālija. Tā ir Itālija, jā. Bet kājām līdz viesnīcai stunda pusotra stunda bija. Nu ko, mēs esam atbraukuši līdz viesnīcai. Jā, autobuss atbrauc, teiksim tā, mašīna. Gandrīz laikā. Ar 10 minūšu nokavēšanos, bet viņš atbrauca. Iekāpjam iekšā, mēs viņam dodam naudu, sakam, mums Bumerāno 2
Viņš saka, online tiketi jāpērk, tur ir QR kods, jāpērk, Es abas aplikācijas ielādēju, es nesapratu nevienā no viņām, kā var es nopirkt šim posmam biļetes, izbakstījos visus iespējamos veidus, nesapratu. Kamēr bakstījos, atbraucām. Jā, tā kā atbraucām pa zaķi. Nekas. Viss kārtībā. Viņam ir vienalga bija, vai mēs pērkam tos biļetes. Viņam bija pilnīgi vienalga. Uzziniet iepriekš to visu. jā, uzziniet. Viss. Mazgāties un gulēt. Nu ko, čau, labrīt. Šodien ir nākamās dienas rīts. Šodien būs ļoti maz video, jo šodien mēs atpūtīsimies. Mēs tā šobrīd domājam, ka mēs atpūtīsimies. Stundu pagulēsim. Šodien mēs aizņēmām sauļošanās krēslus, paņēmām mīkstos spilvenus un šodien sauļosimies. Tā mēs šobrīd domājam. Ko, labs vakars. Esam šodien pa dienu nosauļojušies, kā jau redzējāt. Cik nosauļojušies, nokarsējušies. Nokarsējušies noteikti esam saulē. Tagad izejot ārā, pilnīgi prasās jākozvilkt. Hūdīs un veste. Bet šobrīd dodamies vakariņās. Tepat uz vietējo pizzēriju. La Selva saucās restorāns. La Selva, jā. Tulkojumā no itāļu valodas mešs. Reku, kā redzat, arī ir tāds tā kā mešs. Mēs īstenībā te šodien pa dienu lasījām ēdamos kasteņus šitienī vietā, bet viņu ir ļoti maz. Visi ir nolasīti, jā? Visi kasteņi jau ir salasīti. Mums īpaši neviens neko nav atstājis. Bišķi iedabujām saujiņu. Saujiņu, jā, tas arī ir viss. Jā, šits suns, viņš pat skatās tieši uz picām, paskaties. Protams. Paskaties. Viņš nolaizījās un aizgāja. Viss kaut kas notiek. Jā. Malks krāsnīgs, tā pizzas. Es pat nezinu. Šeit? Tur ejam. Kur? Tur pie sienas, jā. Šis čalis mani vakar apkalpoja. Grazie. Tā, skatāmies, kas mums ir tāds labs ir. Šeit jābūt cenām labām īstenībā.
Nu, peroni 4,50, īstenībā nav baigi lēta. Nav lēta. Bet pizza ir laba. Pizza es vakar ņēmu 9 eiro pizza bija. Pizzas noteikti labas. Reku 10, 13, 12, 10 eiro, pat 10. Pizzas ļoti labi, bet es gribu kaut ko citu, teikt, šodien uzvērst. Šito gribu baigi, ļoti gribu. One selva number 5. One water. Naturale, without gas, and one cola. Cola. Not zero. Yeah, original. Yeah. Es te gribētu šodien pēc garas dienas nostrādāti garas dienas. Nu, nē, man liekas, ka pilnīgi būtu reku šitās te rieviņas, kas ir, ka viņa varētu būt nododama un atkal izmantojama. Tas nav nododams. Ar ko starterīšos mums ieradās maizītes ar olīveļu un tomātiņu. Coca-Cola ļoti garšīgi. Maizītes ieslīdēja vienkārši nemanot. Bet vēl otrs šķīvis ar maizītēm. Tās arī piekopsim. Tā, tad mums ir ieradusies pizza 5. meža ar nosaukumu Mešs latviski. Numur 5. Un šeit mums ir ieradušies pildīti makaroni. Jā, mēs tikai laikam nezinām pareizu viņu nosaukumu. Itāļiem pie katram makaronu veidam ir savs nosaukums. Ja kāds zina, kā sauc šie lielie makaroni, var droši rakstīt komentārā. Droši. Tāpēc visiem labu apetīti, un mēs ēdam šo gardo malkas krāsnī cepto pizzu. Tomātu mērķis bēg labi jūtās. Makaroni pildīti ar gaļiņu un sieru. Nu ko, viens šķīvis ir izlaizīts, varētu teikt, gan drīz vai ir maizīti iztīrīts. Ķeramies klāt piciņai. Tā ķeramies klāt piciņai beidzot. Jā, kāds ķerās klāt, kāds iekalojas aizkadrā. Cik viņa ir karsta. Nu, tā kā krāsnī cepta. Citi ēd ar dakšu mazīti, mēs ēdam reizēm tā kā pienāks picu ēst ar rokām vienkārši. Nenosodiet mūs. Īsta itāļu pizza. Nenosodiet mūs, mēs picu ēdam ar rokām. Tad, kā redzam, tepat arī tās pizzas gatavo tepat uz vietas. Tur ir visi pizza nosaukumi. Un cenas, kā redzat, 8 eiro pārsvarā ir ļoti ideāli. Tas koperto, je? Jā, koperčēts. Tad dzeram naudu jau ir čekā iekšā, un tas ir 4 eiro, jā? Jā. Ok. Mega krāvas automobīlis aizbrauca. Nedrīkst apbižot? Nevar apbižot mašīnu. Tā, lai jūs saprastu, jā? Cik tuvu siena. Burtiski 20 centimetri līdz sienai ir. Brillītes rokās braucam. Jūs tikko redzējāt, jā? Kā šeit ir izveidotas pilsētiņas. Jo, reku viss notiek pa braucamo daļu, viss steigā. Tā uzmanīgi, jo te ir uzreiz nāk mašīna virsū. Jā, tie bija mūsu sakotāji vietējie. Aha, visu pizzu ēd un man ne gabaliņa pat neiedos. Viņi saka, sēdi tur, nesēdi ceļiem priekšā, tur, kur cilvēks steigā. Sieva, šeit nav gelato. Baigi inčīgā ieliņa. Gelato! Es nezinu, es apēdīšu lielo vietu pati, bet es mēģināšu. Gelato Amalfī piekrastē. Diezgan iespaidīgi, ja trāni izskatās. Kurš jau kāpa vēl? Un kur tur uzkāpt? Jā, tāda ritīga. Kā visi te ēdīs? Te vienkārši te... Vēl jau tikai cik tagad 4. Otrdienās viņš ir slēgts. Šodien ir otrdiena. Tur iekšā šeit sēnītas, sīpoliņi, gaļas gabals milzīgs. Tātad numuriņš ir atstāts tukšs. Paņēmām pilnīgi visu. Thanks to Massimo. Paldies, Massimo. And the father also. And the father. Nekādīgi nevar sevi atvadīties no šiem fantastiskajiem skatiem. Lielākā problēma būs tajā, tūlīt, ka mums nav skaidrs naudas īpaši vairāk.
Jā, tātad samaksājām par Neapolu Boloņa posmu. Tātad kļūdījāmies. Samaksāts nekas nav. Te pat veikalā ir bistro, ja nu tu esi piekusis un tev vairs nav spēka